Un te mēs tad pieskaramies pašam izglītības būtības jautājumam. Tātad, kādas ir zināšanas, kas ir apgūtas mūsu skolās un uz ko ir spējīgi mūsu jaunie cilvēki, kas ir mūsu tautas nākotne un pamats visai valsts attīstībai. Un tā ir ļoti nopietna lieta. Un tātad šie eksāmeni, kam ir jābūt kaut kādā stadijā, kas izvērtē viņu zināšanas, ir ārkārtīgi svarīgi kā rādītājs tam, vai izglītības sistēma darbojas apmierinoši vai nē. Un ja mūsu rādītāji atpaliek sistemātiski gadu no gada un 10 gadu no 10 gadus no mūsu kaimiņu zemēm, tad kaut kas nav kārtībā. Es pilnīgi piekrītu, un šī arī tā viena no manām lielajām sāpēm. Es ar skolotājiem diezgan daudz strādāju, un ar direktoriem. Es redzu šo ainu, kas tur notiek, un viens no šiem elementiem man parādās tāds jautājums arī par vadītāju kompetenci. Es atvainojos, ka es izceļu tādu vienu aspektu tajā visā, bet vadītājs spēlē milzīgu lomu. Es zinu savus paziņas, kas strādā valsts pārvaldē, un, ja ir labs vadītājs departamentam, piemēram, tur skaistums notiek, bet ja tiek iecelts vadītājs, kas nav kompetents, un tas tāds sarežģīts jautājums. Biznesā vienkāršāk, vai ne? Labs vadītājs, visi zina, visi īpašnieki, mums vajag labu vadītāju. Un es pateikšu vienu piemēru. Es runāju ar vienu izglītības augsta līmeņa ierēdni, un viņš teica, tad no kodām pāris partijām, ja mums nāca ministri, tad viņiem bija skaidrs, ka tas neko nespratīs par izglītību. Mēs kā ierēģi veidosim visu sistēmu. Un es, kad to dzirdu, man visvairāk pārsteidza šī bijušā ierēģa tāds miers par to. Tā ir. Vienkārši politiķi ieceļ ministrus, kuri nesprot drēbi. Un šis man ir liekas tāds, ka cilvēki neapzinās, cik traģiski šie lēmumi ir. No politiķiem, ja viņi šādi lemj, kādas ietekmē šos bērnus skolā. Tāpēc, ka ieceļ ministrs, kas nepārzina lietas, bet viņš izdara lēmumus. Un jautājums par vadītājiem. Jo man liekas, ka latviešiem iekšā ir jautājums par vadītājiem. Tas ir sarežģīts jautājums, ko jūs šeit kam pieskarties. Jo redziet, jautājums ir, kas ir labs vadītājs un kāda pieredze viņam vajadzīga. Ir tāda ļoti interesanta televīzijas sērija, kas Britu televīzijas savu laiku viņiem bija Yes Minister un Yes Prime Minister. Jā. Tiem, kas māk angļu valodu, ļoti sveitīgi būtu to paskatīties. Vispirms viņi ļoti jocīgi un asprātīgi, bet ārkārtīgi asi novērota dzīvē. Varbūt dažreiz tā, protams, ar pārspīlējumiem parādīt. Un te redziet, kas ir jāsaprot, ka laba valsts pārvaldība balstās uz izglītotiem, kompetentiem, pieredzējušiem un godīgiem ierēdņiem. Un tādā, ja ņemam Lielbritāniju kā varētu teikt, pionieri demokrātijas attīstībā, tad ir ļoti skaidrs, ka viņiem civil servant, tas ir tautas kalps. Viņš tiek audzināts, izglītots, sagatavots ar to domu, ka viņa darbs kalpo tautas labumam un ka viņa kompetence tiks respektēta un vērā ņemta, kaut arī tas būtu, protams, zināms hierarhijas ietvaros, tad no augšas līdz apakšai. Ministri turklāt, ministrus ievēl tauta. Un tauta, tā tad politiskais slānis demokrātijā ir tāds, kādu tauta ir ievērojusi. Tauta varbūt ievēl kādu cilvēku, tāpēc, ka viņiem patīk viņa frizūra vai viņa deguns, vai viņa spaids, vai tas, ko viņš viņiem apsolīja un piesolīja. Un tā ir tautas suverēnā privilēģija to darīt. Bet tad ir jāsaprot, ka kādu tu esi ievēlējis, ar tādu tev jādzīvo. Ja tauta kaut ko izvēlās, balsojot pēc zināmiem parametriem, tie nav tie paši parametri, kas būtu vajadzīgi vai nu veselības laukā, vai izglītības laukā. Bet cerams, ka būtu gan aizsardzības laukā, starp citu, jā, tas cits jautājums. Un Angļu sistēmā, un šī sērija to tā ar asprātību un komiski parāda, ka ierēdnis visu sakārto, tāpēc, ka viņš ir pieredzējis, viņš ir kompetents, viņš izkārto visu, kā vajag. Ministrs, kas ir politiski tikko stājies amatā un neko no tā sava lauka taču nav apgūs, jo viņš viens jau visu mūžu nedzīvo pa ministru, vai ne? Un nav arī īpaši skolas, kas būtu priekš ministriem, kas viņus sagatavot. Tas viss nāk ar pieredzi. Un tā tad ierēdnis, augsta ranga ierēdnis saka, jā, ministra, protams, ministra, klausos ministra,
un iet un pēc tam dara to, ko vajag darīt. Sokrātam bija, man liekas, ka tajos Platona grāmatās, Republikas grāmatā, viņam bija aprakstīts par to, ka viņš netic demokrātijai, ja ir neizglītoti cilvēki. Ja mums ir jāievēl vadītājs, kuram ir kaut kas jādara krīzē, kuģa kapteinis, piemēram, un ir krīze, kurš ir ievēlēts tāpēc, ka viņš labi izskatās. Viņš neko nevar izdarīt. Ja nav gudri cilvēki, un līdz ar to negribās iet tik tālu kā Sokrātam. Nu jā, kuģī jums nedrīk pa kapteini tāpēc, ka jums patīk viņa frizūra. jā, tieši tā, jā. Un tas ir traģiski. Ja ir krīze, tad tas ir traģiski, to, ko jūs sakat par aizsardzības ministriju. Bet arī tas pats par to izglītību, jo man bija nesen saruna ar vienu Eiropas parlamenta deputātu no Latvijas, un šis cilvēks uzskaita visas Eiropas prioritātes. Un es gaidu, kad atskanēs izglītība. Tāpēc, ka izglītība tiešām fundamentāli visu ietekmē, un tur nebija. Un es domāju, kur mēs esam aizgājuši.